Sveicinātas manas dārgās klausītājas un arī mani kolēģi. Ar jums kopā Ingūna Pētersone, un šodien es iešu cauri savam internetu veikalam no vācu ražotāja LR Health & Beauty System un parādīšu, kādi produkti no dekoratīvās kosmētikas jums būtu nepieciešami, lai jūs varētu izveidot ļoti skaistas, koptas sievietes vizuālo tēlu. Visa šī dekoratīvā kosmētika ir minerāla kosmētika, un tie būs paši pamati, kas būs nepieciešami, lai jūs iegūtu ļoti jauku izskatu. Jāsaka, gan sākumā es iešu cauri visam plašajam plāstam, jūs varat skatīties jau arī uzreiz cenas, un konkrēti atzīmēšu, kuras lietas tad liekam grozā. Un tāpēc nedaudz arī iespējams, kad video pabremzējās, bet tas ir tikai tāpēc, lai es varētu trāpīt un pateikt, kas jums ir nepieciešams, lai iegūtu skaistu make-upu. No skropsta tušām izvēle ir ļoti plaša. Iecienīta ir šī skropsta tuša, bet ir iespējams arī ņemt citas. Rādīšu visas. Skropsta tuša būs jūsu brīvā izvēlē, jo visas ir ļoti labas un ļoti labas atsauksmes. Pirmais, kas mums ir nepieciešams, tā ir tonālā bāze. Un lūk, šeit tonālais krēms, kuru mēs klājam zem visas dekoratīvās kosmētikas un kuru mēs varam izveidot arī kā BB krēmu. Ja mums vajag vēl nedaudz ādu mitrināt, tad jūs izvēlaties vai nu alojas veras krēmu ar propolisu, vai arī Power Life krēmu. Un, lai mēs veidotu perfektu, skaistu ovālu un nedaudz dotu efektu, ka mēs esam iesauļotas, mēs izmantojam šo te pūderi. Kā jau teicu, ejot cauri, ir nedaudz bremzēšanās. Lūk, šī skropsta tuša ļoti labu apjomu dod, un redzat, šeit ir arī vairāki tonīši. Droši mēs varam izmantot vasaras laikā arī zilo toni. Protams, ja jums ir brūngani mati un, teiksim, melnais liekas pa spēcīgu, tad šeit, lūk, arī brūnais tonis. Bet pats galvenais ļoti laba virstītes forma, ar ko mēs varam izveidot varavīksnes efektu un skropstas nedaudz tā kā ierullēt. Tātad šī skropstas tuša ir tā, kuru jūs varat likt grozā. Sievietēm, kuras jau ir gados un kurām ir nedaudz kāda problēma jau radusies zem acīm, vai nu tie ir tumši loki, vai varbūt arī nedaudz pietūkums, tad ir jāuzmanās ar apakšējo skropstu krāsošanu. Labu efektu jūs varat iegūt ar šo, bet tas nozīmē, ka tādā gadījumā jums būs divas tušas. Skatāmies, kas jums ir ekonomiski izdevīgāks. Dodamies tālāk. Ļoti plašs piedāvājums ir no lūpu krāsām. Kādu lūpu krāsu labāk izvēlēties? Skatāties pēc toņiem, vai tas būs spīdums, šeit no šiem, vai arī dosimies turpmāk. Ja iet runa par pūderi, atkarībā kāds ir jūsu ādas tips. Ja jūsu ādas tips ir taukains, tad mums noteikti vajag ņemt arī pūderi. Ja ir savs vai jauktas ādas tips, tad mēs pilnīgi mierīgi iztiksim bez pūdera. Redzat, šeit lūpu krāsas mums ir dažādas, tā būs pilnīgi brīva izvēle. Un no skropsta tušām, ja mēs ņemam melnu, arī, redzat, nedaudz birstītes šī te faktūra ir savādāka, un forma veidosies nedaudz savādāka. Man personīgi šobrīd ir šī tuša, ļoti esmu ar viņu apmierināta. Nākamais pirkums mūsu iepirkuma groziņā. Šis zīmolis,
kuru mēs lietojam pirms dekoratīvās kosmētikas, un ar šo zīmoli mēs vizuāli noņemam dažādus nelīdzenumus, ja ir kādas būtītes vai nelielas grumbiņas, vai, ja mēs gribam izveidot efektu, kā es teicu, vizuāli, pirms dekoratīvās kosmētikas uzklāšanas, mēs iegūstam ļoti, ļoti labu efektu. Kas ir vajadzīgs katras sievietes dekoratīvajā maciņā? Tas ir highlighters. Skatāmies, vai mēs ņemam deluxe highlighteri, tas ir 2. numuriņu, ar kuru mēs pietušējam visu to, kas mums nav vajadzīgs zem acīm, un izveidojam ļoti jauku acu formu, vai arī parādīšu jau 2. koloru sērijas highlighteri. Ja iet runa par pūderi, ar kuru mēs nobeigsim visu mūsu dekoratīvās kosmētikas spēli, tad mēs izvēlamies šo te pūderi. Šis ir šobrīd jaunākais jaunums, parādīšu ar iespēju ņemt arī no pagājušās sezonas. Bet tas būs ļoti labs palīgs, lai mēs izveidotu un nostiprinātu visu mūsu mākslas darbu. Acu ēnas. Ja mēs neesam īsti drošas, bet gribam iegūt perfektu un ikdienā lietojumu top dekoratīvo kosmētiku un acis, kas patiešām būs vizuāli patīkamas, tad mēs izvēlamies no šīs te sērijas 6. numuru. Padomājam arī, kas mums labāk būtu vēlams, kas mums piestāvētu no vaigurūžiem. Tas ir šie te. Un mēs nonācām pie ekonomiskākās klases, tas ir koloru klases, šis te stiks, kurš, ja mēs neņemam highlighteri, tad noteikti mēs liekam groziņā šo te stiku. Pēc toņiem, droši vien pirmais tonis būs tas, kurš būs ejošākais un derēs ikvienai. Bet stiks, tā ir neatņemama sastāvdaļa katras sievietes dekoratīvās kosmētikas maciņā. Un uzacis mēs varam veidot, varam formēt, bet, lai mēs iedotu skaistu un noturīgu un ilgstošu formu, mēs liekam savā groziņā šo te perfektām uzacīm. Šeit blakus jūs redzat atkal arī ļoti interesanti, varat izmēģināt, man pašai arī bija, šis ir pavisam maigs, dabīgu lūpu spīdums. Jūs redzat, mēs ejam cauri visam veikalam, visam piedāvājumam, protams, ja jums vajag otas, arī otas un zīmuļus, bet šobrīd es jums dodu tieši to pašu svarīgāko, ar ko tad jūs izveidosiet savu perfekto un baudāmo ikdienas meikapu. Lai mums dienas garumā turētos gan labāk lūpu krāsa, gan arī acu ēnas, mēs liekam šo te bāzīti. Neatņemama sastāvdaļa mūsu vannas istabā ir arī līdzeklis, ar ko mēs varam notīrīt meikapu un ļoti labi noņemt arī skropstu tušu. Šis ir deluxe meikapa noņemšanas līdzeklis. Ļoti, ļoti iecienīts un galvenais, ka arī efektīvs. Šeit atkal jūs redzat lūpu spīdumus, tos pēc brīvas izvēles.
varbūt vērts izmēģināt šos jaunos, šie ir limitēti. No iepriekšējās sērijas, es palaidu nedaudz garām, arī šeit ir vaigrūži, ja toņi, kas ir palikuši jūs apmierina, varat arī paņemt šos nedaudz, būsiet veikuši ekonomiju. Ja iet runa par pūderi, tad šis arī ir no iepriekšējās sezonas, jo Deluxe katru gadu izdod jaunu šo te savu sēriju. Deluxe atbilst augstākās klases dekoratīvai kosmētikai, luksus klasei. Deluxe ražo kopā vienā rūpnīcā ar Christian Dior, tāpēc arī šie iepakojumi ir ļoti līdzīgi. Varam ņemt fiksācijai arī šo te pūderi, kā es teicu, tas ir iepriekšējās sezonas, tāpēc ir iespējams nopirkt viņu jau ar atlaidi. Ļoti iecienīts un personīgi arī es lietoju šo te bronzas efektu un pērlītes. Viņas ļoti labi klājās un ļoti ekonomiskas. Ja pašu pirmo, ka es teicu jums bronzas pūderi, varat izvēlēties arī šīs pērles. Tātad vienu no viņām noteikti jums vajadzētu. Personīgi man pašai arī ir šis pūders. Kā es teicu, ja jūs esat taukainas ādas īpašniece, tad no pūderiem arī skatīties, kas jums ir ekonomiski izdevīgāks, jo visiem ir laba kvalitāte. Un pats pēdējais, lai mēs nedaudz dotu izteiksmīgumu savai sejai, gan pie uzacīm, gan arī nedaudz uz vaigu kauliem, mēs izmantojam šo te highlighteri. Un nenoliedzami, ja jums patīk un jums bieži varbūt gadās, kad jūs esat Lietū vai kā savādāk, tad redziet, šeit ir ūdens noturīgā skropsta tuša, tā pati koloru, maskara, arī apjomu dod, tikai atkarībā, kādu tad jūs izvēlēsieties. Un visām iesaku šo te nagu lakas noņēmēju, tas, protams, jau nedaudz citā kontekstā, bet tā kā viņš šeit stāv, es noteikti iesaku jums viņu iegādāties. Patiešām būsiet pateicīga par šo manu ieteikumu. Lūk, šis bija īsi ieskats vācu ražotāja LR Health & Beauty System internetu veikalā. Ja jūs esat jau šī veikala īpašniece un jums ir pieeja šādai te saitei, tad lūk, šis ir mans ieteikums dekoratīvās kosmētikas, jūsu kosmētikas somiņas sastāvam, kā pareizi viņu uzklāt, jūs saņemsiet jau video, kur pat viss tiks izskaidrots un uzskatāmi parādīts. Ja jūs neesat šī veikala īpašniece, bet jūs uzrunāja gan cenas, gan arī tas, ka vācu ražotājs, un viņš ir arī kosmētikas zīmolu asociācijā kopā ar, kā es teicu, visām pārējām zīmolu kosmētikām, kā Christian Dior, kā Chanel, kā Versace. Lūdzu, rakstiet man, es jums došu vairāk informācijas, kā jūs varat iegūt šo te internetu veikalu un šīs brīnišķīgās cenas un, protams, arī jauku konsultāciju un apmācību par ikvienu no produktiem, jo bez dekoratīvās kosmētikas šeit ir vēl ļoti plašs piedāvājuma klāsts.